Kur ir par šitiem tev otrēku labs jautājums, vai ir vingrinājumi, kur samazina muskuļus? Vasarā tā man ir problēma. Tā ir meitene, ja? Jā, es saprotu. Tas laikam iet runa par kāju gūžu muskuļiem. Ir tā, ka ļoti daudz reizes, piemēram, sievietēm ir lielākā problēma ir ikri. Parasti ir, kad nevar dabūt zābakus kājās un vispārējais. Ir tā, ka jau ir ļoti daudz liela slodzīta ir tieši uz skriešanu vai uz, piemēram, uz steperīti, tad ir tas, ka piekačājās tas muskulīts, jā. Un vēl ir daudz iet uz bodybikeiem. Jā, tas ir bodybike, ir tas, ka nav slikti, lai izsvīstu, bet, ja tu pēc tā bodybike, tas 2 stundas pēc tam sievietēm patīk. Kad ir gribās paēst, vienkārši ir organisms prasa kaloriju patēriņš ļoti liels noticis, prasa atpakaļ atjaunoties. Un tad viņas paēd, un tas viss aiziet, var teikt, muskuļos. Jā, jo tev lielāks slodzīti, sevišķi tev bijuši kājām slodzes, tātad tu apēdi, tad aizies viss, pašturā viss aizies. Bet, teiksim, ja es pagaidās 2 stundas, un pēc tam kaut ko... Labs jautājums. Bet vienalga ir tā, ka vajadzētu padomāt, ko ēst, jā? Tas ir loģiski, bet vispār, teiksim, jebkurā gadījumā, cik ir tas laiks, ko vajadzētu pagaidīt vispār? 2 stundas būtu normāli, jā. Vienkārši tas, kad ir pēc treniņa iekšā ķermenī, piemēram, kā kāds mazs vampīriņš, kas savāc visu, jā, ko tu piedāvās. Vai iedzersi cukurot kaut kādu dzērienu, viņš paņems, ieliks savus ūdeņhidrātus, jā, vai vispārējais. Un arī tas pats ēdienā, ja, ka viņš audzēs to muskuļu masu. Un tad ir tā, ka, lai samazinātu to muskuļu masiņu, tur varbūt mazāk slodzīti jāliek kaut kādu virsū, nekačāties, vai es nezinu, kāda viņai tas treniņu metodika un vispārējais. Vai jums kādreiz neprasa, vai jums nav vajadzīgs krusturs? Īstenībā man kaut kāds pirmais izmērs ir, bet, jo... Viņš lielāks ir, jā. Viņš lielāks, es nezinu, meitenes, laikam. Es taču teicu, ka vīrieši kļūst par sievietēm. Redziet, jūs man sakat, ka es runāju muļķības, bet izrādās, ka man ir taisnība par to, ka sievietes kļūst vīrišķīgas un vīrieši sievišķīgi. Varbūt viņiem prātā nav, bet... Te ir jautājums, cik reizes un cik piegājums taisa čalis pa labi ar svariem vai bez lūdzu svarīgi. Paldies. Čalis pa labi, es skatos tur monitorā. Tas ekrānā. Jā, pa labi Rivo. Viss. Tas tā ir no labi. Es trenējos pavisam savādāk nekā lielākā daļa fitnesa cilvēki. Es strādāju visu laiku apļu veidā, izvēlos 10 vingrinājumus, 12-16 reizītēm, ar pauzīti starp vingrinājumiem 15 sekundes, 10, ja, un 3 aplīšas izēja. 10 vingrinājums, ja tur muskatieši guļas stienīt, piepumpējos, tricepsiņš uz maliņas, ja, pievelkos, ja, tur uztais presīt, tā kā mēram 10 vingrinājumi, kur tajā dienā es izvēlējies, varbūt dažreiz vairāk laika, un tādā veidā. Tas sanāk pa 12-16 reizēm 3 pievienās. Sveiki, Ivo! Ko tu domā par tiem uzturi bagātinājumiem? Jā, es jau lasu, ne tur, kur vajag lasīt. Kā mega masa un tā tālāk. Un vai no viņiem ir kāda jēga? Labāk ir izdzert vienu proteīnu kokteili nekā apēst būciņu, ja, pēc treniņa. Tieši tā. Kad es pats neatbalstu varbūt pārējās lietas, kas tur ir, kas ir aizliegtie preparāti, bet tādu proteīnu kokteili pats labprāt izdzer 2 reizes nedēļā. Jo tas ir kā viens ēdienreizes aizvietotājs, ja nesanāk paēst un pēc tā treniņa nesanāk aiziet paēst visu dienu, tad labāk izdzert to glāzi proteīnu un tur ir pareizās vielas, lai tas muskulīts barojās un atjaunojās, lai tu esi darbspējīgs arī nākamajā treniņā. Jā, tur viens skatīties jautā par to ūdens dzeršanu treniņa laikā. Ūdens dzeršana ir tāda lieta, kad viņi ir kādreiz vienlaik vispār bija aizliegts Krievu laikos, kad ūdens treniņā laikā nav jādzer, bet ir, lai cirkulētu un strādātu tas cirkulācijas aparāts iekšējais, tad ir jādzer ūdens. Un nevajag tikai pārdzerties, un savādāk sirdī sanāk dubulta slodzi jāiet. Parasti ir vislabāk patīk, ka tenisisti, ko viņi dzer, ko redzēt, ka viņi dzer maziem malciņiem, un varbūt iedzer 3 mutis, jo nedrīkst būt tā, kad ir savs muti treniņa laikā, tad ir darbspējas zūd, jā, tad visu laiku tev ir jābūt tā, ka lai mitri muti ir. Pēc katra vingrinājuma vienkārši paslapina un darbojās tālāk. Sveiki, ļoti interesē jūs veiktā vingrošana, kurā Rīgas pusē atrodaties
vingroties, un tagad ziemā vai arī vingrot, un cik ilgā laikā var presīt iegūt. Tātad, vislabākais, laikam, mūs atrast 2 reizes nedēļā ir pie 21. vidusskolas pretī Olimpiskajam centram. 18.30 ceturtdienās un otrdienās mums ir kopējie treniņi, un tur var atnākt, un čaļi daudz var izstāstīt, parādīt, un par to presīt tas ir atkarīgs no tā, kāda jums ir tā presīta un esošajā stāvoklī. Grūti teikt, tas jāredz. Arī es piekrītu stāstam par mežu, tas ir nepārtraukts treniņš. Pats šorīt bija pirmo reizi meža darbā, un pēc 2 stundām uzēpēja astu uz māju. Nevalk man kāja 40 gadu, bet tiešām darbojas visi kā uz rāmi uzaudzis. Es arī viennozīmīgi atbalstu, man liekas, jebkuru. Es pats esmu diezgan ilgi strādājis celtniecībā un arī ceļu būvē uz lāpstus, un es atceros, kad es braucu mājās pa to laiku, ko es strādāju uz lāpstus un cilājot visādus bortus un liekot, un svārēs bija diezgan par normālu monstru pārvērties spēka ziņā. Parkurs ir forša lieta, parkurs forša lieta, pati jau pa tiem jumtiem nelēkāt, bet pavārot man patīk. Man te netālu, principā, čaļi regulāri trenējās. Visu cieņu visiem parkuristiem. Rītā es tiekos ar vienu no Latvijas vadošajiem parkuristiem, ar kuru mums ir tikšanās un apspriešana par kaut kādiem. Ar Maksu. Un es vēlētos arī, tā teikt, ar viņiem vairāk sadarboties. Un, man liekas, mēs darām kaut ko interesantu, un man arī viņi patīk. Ko domā par whey proteīnu, vai tas strādā? Ir tā, ka par tiem proteīniem ir tā, ka muskuļu masa, ja grib uzzīt, tad vairāk jāskatās tieši, kur proteīns ir. Piemēram, ir proteīni, kurā ir sastāv 50% ogļhidrāta un tādas lietas, un plus 50% proteīna, bet labāk vairāk skatīties, ja grib to muskuļu masu uzaudzēt, un skatīties, kur ir 90% tas proteīns. Tā, rekoties, cik ilgi nodara jūsu biedrība darbojas, tātad mūsu biedrība aktīvi darbojās. Mēs paši trenējamies ilgāk, un viss notiek stipri ilgāk nekā ir pati biedrība reģistrējusies. Pati biedrība reģistrējusies, laikam, kaut kādu pusgadu atpakaļ, bet daram mēs visu stipri ilgāk. Jautājums ir, vai vajag un vai drīkst lietot šos tauku dedzinošos līdzekļus? Es teicu, ka es neatbalstu vispār farmacētiju, kas ir tauku dedzināšanas un pārējais, bet vajag sākumā pamēģināt bez visu tā, jo tiešām nekas nesanāk, bet es tam neticu, ja, ka nededzinās tauku no skriešanas, no kardioslodzītes, tad var pamēģināt, ja tieši tagad tas mums palīdz, jo ir lietas, tauku dedzinātāji, kur palīdz, bet, ja tu turpināt nodzīs, ja tas nav, treniņš nav tā, ka tur tagad līdz vasarai dabūs sev formā, un tagad atkal sāks ēst, ja. Jo vienkārši ir visa dzīve tev, līdz vecam vecumam tev ir jāsporto vismaz 2 reizes, 3 reizes nedēļā, sevi jākop, tas ir savs ķermeņi, tāpat kā tu tīri katru vakaru zobus, tā tev ir jāsporto, ja. Un ja tu arī paēst, tu nevar, tev gribās, tev liekas, tu šodien paēdīšu, rītdien neēdīšu, bet tev vakarā atkal gribās ēst. Tas pats arī sporta, ja, kad tu esi uztrenējies, tev visu laiku jau jātur sevi formā.